Sveicināti! Šajā video apskatīsim uzdevumu impulsa un enerģijas nezūdamības likumu izmantošana absolūti neelastīgai sadursmei. Neelastīgai tas nozīmē, ka ķermeņi vai nu salīp kopā, kad sadurās, vai arī attiecīgi sadalās gabaliņos, šajā gadījumā savienojas viņi kopā, kļūst par vienu veselu ķermeni un izdalās siltums, kas ir pretēji elastīgai sadursmē, kur siltums, principā, mēs uztveram, ka viņš neizdalās. Nu, un apstīsim, kāda tad mums ir šī situācija. Tātad mums ir divas lodes. Tātad uzzīmēšu attiecīgi X asi. Mums ir, viena lode, kuras masa būs lielais M, mūsu gadījumā 7 kg. Un šī lode tātad pārvietojas ar ātrumu V1. Un pretī tai dodas otra lode, kuras masa būs mazais M. Un ātrums V2. Attiecīgi uzdevumā mums ir šeit klāt arī X pie V1 un V2. Tas nozīmē, ka šīs te ir projekcijas ātrumiem. Tas nozīmē, mēs varam neuztraukties vispār par zīmēm, ja tās te kādas ir, tādas arī viņas sanāks. Nu, un tad šis ir pirms sadursmes tāda situācija, un pēc sadursmes attiecīgi tā kā tā ir neelastīga sadursme, notikusi starp šīm divām lodēm, viņas ir, teiksim tā, salipušas kopā, kļuvuši par vienu veselu ķermeni. Tātad M plus mazais M. Un tās pārvietojas ar ātrumu tagad U, kas ir UX tabulā, tātad projekcija. Es nezinu, uz kuru pusi viņas pārvietojas. Jā, to mēs uzdevām gaitā. Šai gadījumā mēs redzam, projekcija 3 tātad pārvietojas X virzienā, bet varētu būt arī, ka viņas pārvietojas pretēji X asī. Tas, tātad sanāk, būtu -3 šī ātruma projekcija. Lūk, tātad viņām tagad ir ātrums U. Pēc dotām, jā, X virzienā, bet tikpat labi varētu arī pretēji pārvietoties, ja priekšā te būtu mīnus zīme. Nu ko, tagad paskatīsimies, jā, un Q ir siltuma daudzums, izdalītais šajā sadursmē, un trieciens ir centrāls. To es arī uzzīmēju, ja, ka trieciens ir centrāls, viņas salipušas ir kopā šādā veidā. Tā, šajā uzdevumā mums ir divas formulas, kas, tik vienkārši, kā viņas izskatās formula lapā nebūs, bet pamatā šīs formulas jāizmanto. Tas ir, lūk, šī formuliņa, kā aprēķināt impulsu. Mums būs jāzina arī impulsu nezūdamības likums, un otra formula ir kinētiskā enerģijas formula, tāpat uz diagonāls ar impulsu formulu, tad arī kinētiskās enerģijas formula un enerģijas nezūdamības likums šajā uzdevumā ir jāizmanto. Tad tā, ķersimies klāt un uzreiz abas šīs formulas un likumus rakstīsim uzreiz. Tātad sāksim mēs ar impulsa nezūdamības likumu. Kuru es apzīmēšu ar INL, impulsa nezūdamības likums. Un tas nozīmē, ka kopējais impulss pirms sadursmes ir tikpat liels, kāds ir impulss pēc sadursmes kopējais. Tad tā. Tad impulss pirms ir tāds pats kā impulss pēc sadursmes. Un impulsa formula mums noderēs, ja, ka impulss ir masa reiz ātrums. Tā. Otrs likums ir enerģijas nezūdamības likums. Kuru es apzīmēšu ar ENL, enerģijas nezūdamības likums. Tad kopējā kinētiskā enerģija, kas formula lapā ir
apzīmēta ar dubult V, kā ar kinētiskā enerģija ir pirms kopējā ir tāda pati, kā kopējā kinētiskā enerģija pēc sadursmes, bet tā kā tā ir neelastīga sadursme, tad izdalās arī siltums. Lūk, šādi te likumi. Un kinētiskās enerģijas formula, ja tad EK ir tas pats, kas dubult VK formulā, un pēc pamata idejas tā ir masa reiz ātrums kvadrātā dalīts ar 2. Nu, lūk, tagad to visu liksim kopā. Sāksim ar impulsu nezudumības likumu. Tātad impulsu nezudumības likums. Nu, tad tā. Par zīmēm varam neuztraukties, jo šeit mums viss ir projekcijas. Nu ko, pēc formuliņas. Masa reiz ātrums. Tātad masa, lielais M, reiz ātruma, projekcija. Tātad masa reiz ātrums, principā. Ja, impulss. Ķermenim M lielais. Plus kopējais, ja, kopējais impulss pirms sadursmes. Otriem ķermenim tātad impulss ir masa, mazais M, reiz viņa ātruma projekcija. Līdz ar to mēs arī tūlīt zīmes skatīsimies, kas tur notiksies. Un tātad tas ir kopējais impulss abiem ķermeņiem pirms sadursmes. Un tas ir tikpat liels, cik kopējais impulss pēc sadursmes. Tagad gan viņi ir savienojušies kopā, tātad viņu masa ir lielais M plus mazais M. Un ātrums reiz ātrums ir UX. Lūk, tas ir impulsu nezudumības likums. Tagad enerģijas nezudumības likumu uzrakstīsim. Nu, principā, kas mēs te redzam, impulsa formula un enerģijas formula, ātrums ir jāceļ kvadrātā un viss ir jāizdala ar 2. Tā ir atšķirība. Un tad ļoti vienkārši varam atstrādāt šo formulu, ko iepriekš uzrakstījām. Ātrumu ņemam kvadrātā, dalam ar 2, plus masa reiz atkal ātrums kvadrātā, dalīts ar 2. Tā, masa plus masa, salikuši kopā, ātrums tagad ir U kvadrātā, dalīts ar 2, un plus, kas ir ļoti svarīgi, neelastīga sadursme, izdalās siltums, Q. Nu, un abi šie likumi izpildās vienlaicīgi. Tā, atliek tagad salikt skaitļus. Nu, tad tā, 7, reiz 2, reiz U2 mīnus 4. Ir. Un otra rinda. Viss tieši tas pats, tikai kvadrāts pie ātruma. Dalīts ar 2. Nu, redziet, kā pazudīs arī negatīvs skaitlis, jo enerģija ir skalārs lielums, atšķirībā no ātruma, kas ir vektoriāls lielums. Tagad tikai izskaitļot. Un nekļūdīties aprēķinos. Tā 9 reiz 3, 27. Tā te es saīsināšu. 7 ar 2, 3,5. 2 ar 2 noīsinās. Un 4 kvadrātā ir 16. Vai tā, te ir 9, 9 reiz 9, 81, 81 dalīts ar 2 ir 40,5 un plus Q. Protams, ka var visu lēnāk darīt un nesteigties, lai nekļūdītos aprēķinos.
Tā, nu tad kas mums te pārcelsim uz otru pusi? 7v1x ir 27 plus 8, 35. Un te es uzreiz varu jau dabūt ātruma 1 projekciju uz x ase. Tātad v1x ir 35 dalīts ar 7, 5 metri sekundē. V1x ir 5. Un ievietošu otrā izteiksmē iegūto tikko rezultātu. Ļoti paveicies ir ar skaitļiem šajā piemērā. 5 kvadrātā 16 ir 40,5 plus q. Tā. Te vajadzēs kalkulātoru. 3,5 reizinu ar 25, 5 kvadrātā. 87,5 plus 16, 40,5 plus q. Tā. Mēģināsim visu tagad salikt kopā. Q izteikt uzreiz, tātad Q siltuma daudzums. Šitais mums iet uz otru pusi, mainās zīme priekšā. Tātad 87,5 plus 16 un mīnus 40,5 ir 63. 63 džoli. Enerģijas mērienības starptautiskajās vienībās ir džols. Tātad 63 ierakstu tabulā. Nu, lūk. Un uzdevums ir atrisināts. Lai izdodas tev tik galā ar savu uzdevumu.